LLU aktīvi sadarbojas ar uzņēmējiem, kā pierādījums tam ir karjeras diena, kas pirmoreiz notika 19. februārī. Karjeras dienas laikā darba devēja iekārtotajos stendos studenti saņēma informatīvos materiālus par konkrētu uzņēmumu darbību un tikās ar to speciālistiem, kuru vidū ir arī LLU absolventi, piemēram, uzņēmuma Laima ražošanas direktors Jānis Skalbe, kurš ir LLU pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolvents. Karjeras dienā piedalījās vēl tādi uzņēmumi kā Igate, Aitiņlauvas, Makonī, Latvenergo, Latvijas valsts meži, Pārtikas un veterinārā dienesta un ceļu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas nodaļas, Zemgales plānošanas reģions, Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Svetbanka un izglītības un zinātnes ministrija. Kā pasākumā atzīmēja LLU sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inta Āne, karjeras dienā pulcējušies tie studenti, kas domā par savu nākotnes izaugsmi.